Smutā, čau! Un kāds mums ir lozungs? Sārauj! 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 Jā, jā, noteikti kaut mača sākumu sanāks līdzutēji, gan no Lūdzas, gan noteikti arī kāds ciemiņš šodien ir ieradušies tepatās šinī Lacī. Kāds cīnās sāla kalvi, hei, 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 ar saviem zoberiem, hei, 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 tie negriež ceļu grāvi, hei, 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 nemelnies ēdāčiem, trīs vīri cēlās kaujai un droši cīnījās, no Daugavas līdz Gaujai ar viņiem brīdījās. La 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 la. Viņš pārlaiž arī tālāk un Daugavas jau būs, kad redzam, jābija aizmugure. Daugavas pārāk ātri bija ieslidojas zonā un iemetiens būs pie Elvija Merzīkiem sargātajiem vārtiem. Varbūt šī ir tā recepte, kā mēs ātri varam pāriet uzbrukumā no aizsardzības zonas, raidam ripu tālāk viduszonā, kur jau ir gatavi mūsu spēlētāji uztver šo ripu. Daugaviņu no tās redzējām. Arī turpat Ziergals, ātrs spēlētājs, kurš var izskriet šos pārmetienus. Tad nu pavērosim, vai tiešām šī ir tā kombinācija, ko mēs izmantojam, lai pārvarētu Francijas izlases neitrālo zonu. Nedabūja vairākumā arī pār zonas Komols. Komols tagad uzņemās iniciatīvu, mazliet izslīdēja ripu no kontrolas Sābolam. 5-5, mazākums tika izturēts. Jā, uzreiz pašā perioda sākumā. Reiz pensi venšonā, mātāsīs pārvētīs mīs, prom ar viņu tālāk un tālāk, un mums samotējušas nesīs, un viņš kopā. Vai tu zini, manā mīļa? Kad krīt mēnesis jūrā dzīļa, un tā. Wow, super! Karaoke! Jebkurā gadījumā, jā, šodien laikam sāk ir fantastiski svētdienā. Neteikšu to burvīgo vārdu, ka rītdien ir pirmdien, jo pasaules čempionāts tikai startējis. Mums vēl daudz kas priekšā. Latvijas izlasē ļoti vēl daudz kas priekšā. Mūsu sporta kalendārs, viņš tāds ir. Ļoti ceram, ka mēs tiešām šodien būsim ātrus un būsim 3 punktus. Vai ne, puiši? Vai tu zini, manā mīļa, kāpēc vienmēr jābūt tā? Kad krīt mēnesis jūrā dzīļa, man par tevi jādomā. Vai tu zini, manā mīļa, kāpēc vienmēr jābūt tā? Kad krīt mēnesis jūrā dzīļa, man par tevi jādomā. Lūdzam viņš kopā! Vai? Aiziet! Kad krīt! Jā, tautieši! Vai tu zini, manā mīļa, kāpēc vienmēr jābūt tā? Kad krīt mēnesis jūrā dzīļa, man par tevi jādomā. Vai tu zini, manā mīļa,
par tevi jādomā. Veikt kaut kādas manevras. Vaļā no savu pretspēlētāju, tas neizdodas viņam, Jānis Jāks ļoti tuvu. Tu un precīzi nospēlē Jānis Jāks, atgūst tam rieku. Rodrigo Ābols pastosies uz priekšu, tā arī dara Ābols ļoti labā ātrumā, gan ziņu malu. Ābols. Nesako metiens. Piespēle, neprecīzi piespēle. No Elvim jāgam. Elvi! Malaks. Tālāk jau uz otriem vārtiem pretpratums. Jāks ar Ābolu. Uzmetiens vārtu virzienā, šoreiz nebija ne. Atkārtots metiens, tur Kosta dodās uz priekšu. Neīsies šeit piespēle arī, labi Krastenbergs nospēlē. Kosta jau nogurs spēlētājs uz laukumā, atrodoties jau. Papildu laikā no vēl centīsies izveidot uzbrukumu arī. Kaspars Augviņš šāda Latvijas hokeja izlasēja panākumu. Līdz ar to 2 punkti turnīra tabulā.